Patiesai ticībai tūlītēji seko, vai šīs monētas otra puse ir patiesa atgriešanās, kā Jānis Kristītājs prasīja no farizejiem patiesus atgriešanās augļus, kas nozīmē, ka ar tādu vienkāršu Kristus apliecināšanu kā savu kungu, bez tā, ka viņš patiesi arī kļūs par tavu kungu, kas nozīmē, ka tu atstāji visu, lai sekot viņam, ar tādu nepietiek. Un tāda patiesībā pieviļ pašu cilvēku un tos cilvēkus, kas ir viņam līdzās. Kad Jēzus aicināja savus mācekļus, tie, kuri viņam atsaucās, uzreiz bija gatavi atstāt visu un sekot viņam. Arī vecajā derībā mēs redzam šo pašu principu. Piemēram, kad Dievs par ķēniņu svaida Jehusu un sūta viņu cīnīties pret citiem nelietīgiem cilšu ķēniņiem un vadītājiem, tad viņš ar šiem saviem vīriem dodotos cīņā, kāda ķēniņi sūta viņam pretī savus vēstnešus vai izlūkus, un tie nāk un prasa, vai tu nāc ar mieru, uz ko Jehus viņiem atbildēja, par kādu mieru te ir runa, seko man. Un šie vīri, acīm redzot, vai nu viņi saprata, vai viņiem bija veselais saprāts, lai saprastu, ka tulītās nebūs labi, nostātos tā stiprākā pusē, vai redzot, ka šie nelietīgie ķēniņi noteikti ir novēršies no Dieva un Dievs ir ar Jehusu, viņi uzreiz pievienojās pa 180%, ja iepriekš viņi nāca pret Jehusu, tagad viņi pagriezās, lai dotos pret šiem te citiem ķēniņiem. Tāpat tas ir pēc tam šajā ķēniņa pagalmos, kur viņš ieiet un satiek šo te Jezabeli, par kuru mēs diezgan daudz zinām, Bībelē ir atklāts viņas nelietības, ko viņi darīja. Un arī tur, viņa tur cenšas viņam pielīst un kaut ko tur sapucējusies, lai emocionāli viņu ievestu varbūt kaut kādā stāvoklī, bet viņš tūlīt prasa, vai kāds šeit ir ar mani, manā pusē. Un tur ir 3 galvenieki, kas atsaucās, un tad viņš sāk nogrūdiet viņu zemē, viņa ķēniņiem, sievu, un tā tiek nogrūsta zemē un izšķīst pēc zemi tā, ka viņas asins notraipa zirgus un sienas. Viņiem bija jāizdara tūlītē izvēle. Vai tu esi vienā vai otrā pusē. Tāpat arī vēlāk viņš raksta vēstuli kādai ciltī un saka, ieceliet savu ķēniņu un nākat cīnīties. Un viņi atbild un saka, nē, mēs negribam celt savu ķēniņu, tu esi mūsu ķēniņš, mēs padodamies tev. Viņš saka, tad atnesiet ķēniņa dēlu, tur bija kā 40 vīri galvas un sveiciniet mani, un tad viņi to arī izdarīja. Redziet, ja mēs tiešām ticam un sekojam Kristum, tad tas nozīmēs arī paņemt pārcirst saites. Tas nozīmēs tūlīt atstāt kaut kādas lietas, kā bagātiem jauneklim bija jābūt gatavam pārdot visu, kas viņam bija, un atdot to nabagiem, bet viņš aizgāja noskums, viņš nepalika ar Kristu, tādēļ, ka viņš bija tik ļoti pieķēries šīm mantām, šīm algdībībām viņa dzīvē. Tie, kas seko Kristum, visiem ir kāds upuris, ko mēs nesam. Tie, kas patiesi seko Kristum un iet šo šauro ceļu, mums ir kādas ķēniņa dēlu galvas mūsu rokās. Un, protams, mēs zinām, mēs necīnamies miesīgi, mūsu ieroči nav miesīgi, mēs necīnamies pret miesu un asinīm, bet tā cīņa ir garīga, tamdēļ mums neviena nav fiziski jāapkauj šajā laikā, bet garīgi mums ir jāpārcērt saites un jānostājas tajā pusē, kas ir Dieva, kas ir patiesības, kas ir šaurā ceļa puse, jo citādi mēs paliekam uz platā ceļa, kas ved uz pazušanu.